audzinātājs skolas direktors Stalbergas kundze, lūdzu. Mīļie līdzcilvēki, šodien visi tie, kuri neatgriezās, un tie, kuri atgriezās, tie ir varoņa vārda cienīgi. Un šodien mēs, Oskara Kalpaka, Rīgas tautas Daļamata pamatskolas skolotāji, skolēni, domās esam kopā ar jums visiem. Un teiksim tā, kur ir robeža starp dzīvo un mirušo? Kur ir tā vieta, kas dzīvos varoņus no mirušajiem šķir? Kamēr dzīvie varoņi ir mūsu vidū redzami, tikmēr mirušos varoņus mēs pieminam staigājot mūsu domu dārzos. Šodien godinot gan tos, kuri neatgriezās, gan tos, kuriem paveicās atgriezties ar lielu cīņas sparu, ar mērķtiecību, ar dzimtenes mīlestību. Šodien jums mēs noliekam ziedus. Katram pumpuram ir vajadzīgs gaiss, ūdens un saule, lai tas uzplauktu. Katram cilvēkam ir vajadzīgas mājas, tēvzeme, ģimene, lai tas laimīgi dzīvotu. Šodien mūsu skolas dziedāšanas skolotājs Jaroslavs Poļakovs veltīs jums savu dziesmu.